un dosimies nelielā izbraucienā, lai pavērotu šo rīku darbībā. Tātad saskārne, kā jau es teicu, latviešu valodā ārkārtīgi vienkārši lietojam. Mēs varam ievadīt gala punktu pēc adreses, piemēram, brauksim uz pilsētu. Mēs atradīsim. Protams, mēs esam Rīgā. Viņš jau uzreiz zina, ka ir tikai viena pilsēta tāda nosaukuma Latvijā. Un aizbrauksim, piemēram, uz Bieķenesalas ielu. Spiežam. Un viņš jau zina, ka arī tikai pāris tādas ielas ir, tad mēs uzreiz varam izvēlēties. Un numurs būs, piemēram, 6. Ok. Un tagad spiežam sākt. Tagad viņš rēķina maršrutu. Interesanti, ka šis aparāts vienlaicīgi kalkulē nevis kā ierasts tikai vienu maršrutu no mūsu atrašanās vietas līdz vēlamajam galapunktam, bet gan veselus 4 maršrutus – ātrāko, īsāko, optimālāko un vienkāršāko. Bekaram pirmajam ir izveidots, kalkulējot ceļu, pieņemsim no vienas Rīgas galas uz otru Rīgas galu vai no Rīgas uz Berlīni. Viņš uzreiz automātiski mums piedāvā 4 ceļus. Mums vairs nevajag tā kā tomtumam pārēķināt vienu pakaļ otram. Mēs uzreiz redzam, kurš ir īsākais, kurš ir ātrākais, kurš ir optimālākais un kurš ir vieglākais. Viens būs labs priekš cilvēkam, kas steidzās, kas var izbraukt ātri. Varbūt vieglākais būs labs priekš vecāku gājumu cilvēkiem, kas negrib ne sastrēgumus, negrib ne luksofors, viņi grib labāk apbraukt 20 km riņķī, bet izbaudīt šo braucienu. Pēc maniem novērojumiem šis aparāts dzīvē, viņš darbojās ļoti ātri un operatīvi, respektīvi viņš salīdzinoši ļoti precīzi spēja izsakot līdz, kur mēs atrodamies. Un ja nu gadienā mēs nogriežamies kaut kur nepareizajā virzienā, kā mēs to varētu mēģināt izdarīt tagad, viņš to maršrutu pārēķina arī tiešām ātri. Arī pārskatāmības ziņā, manuprāt, ir ļoti ok. Var attālināt karti vai pietuvināt, cik mēs tālu gribam. Var novākt informāciju, ja nevajag. Pēc 100 metriem. Pēc 100 metriem. Nākošajā pagriezienā griezieties pa kreisi. Nu, redziet, mums viņš pašreiz liek griezties pa kreisi, bet es principā pamēģināšu nogriezties pa labi, un mēs varēsim paskatīties, cik ātri viņš spēja pārkalkulēt maršrutu. Ok, mēs griežamies pa labi, nevis pa kreisi, kā viņš lika. Redzēt, tas prasīja aparātam kāds 2-3 sekundes, un tas tiešām ir ļoti labs rādītājs. Pozitīvi, ka karte ir trīsdimensionāla, respektīvi kaut vai tepat Rīgā braucot zem Salu tilta pa apli, mēs varam redzēt, ka tilts tiešām ir virs mums, un ka uzbrauktuvi uz augšu iet slīpi. Karte nav plakana, un tas palīdz labāk orientēties vidē, jo īpaši svešā. Cilvēks stāsta, kad atrodoties kalnos, šis te navigācijas modulis arī zīmē šos te kalnus, un tas ceļš reāli iet cauri kalnam, nevis vienkārši plaknē. Ja? Respektīvi, šī karte ataino ne tikai geogrāfisko. Šī karte ataino ne tikai atrašanās vietu, bet viņa arī reāli parāda, cik augstu vai zemu atrodas objekts un zīmē šo te karti telpiski ar visiem kalniem un lejām. Tuvojoties sarežģītākiem krustojumiem vai aplim, navigācijas palīgs automātiski karti mazliet attālina, lai mēs varētu ērtāk pārlūkot veicamo manevru un izbraukt pareizajā virzienā. Un, protams, vizuālās norādes ekrānā periodiski tiek arī papildināts ar norādēm maigā sievietes balsī. Starp citu, šī pati laipnā dāma mūs mēdz arī brīdināt, ja braucot pārsniedzam atļauto ātrumu. Ja nepieciešams, mēs arī varam apskatīties, kur, piemēram, ir kāds tuvākais benzīntanks. Uzspiežam, viņš parāda, pēc cik kilometriem ir Lukoils, Dinas vai kāds cits. Varam arī izvēlēties kādu kafejnīcu vai veikalus vai restorānu, kur var redzēt lidostu, kur atrodas un tā tālāk. Ārzemēs tas noteikti ir stipri noderīgi. Rīgā jau mēs vairāk vai mazāk zinām, kur kas atrodas, bet svešās vietās ļoti noderīgi. Tātad, kā redzat, lietošanas ziņā aparāts tiešām ārkārtīgi vienkārši. Iebakstiet ar pirkstu vajadzīgu adresīti vai pat punktu kartē, un viss vairāk nekas nav īstenībā jādara. Un tā jau jebkura navigācija uzvedās, ja viņi ir labi un pareizi izveidoti. Ko, brauksim atpakaļ uz redakciju. Tas mums ir ieprogrammēts kā mājas. Mēs uzspiežam mājas. Un
Lūdzu, maršruts ir izreitināts un varam doties atkal ceļā. Gan šajā īstajā izmēģinājuma braucienā, gan arī pēcāk garākos pārbraucienos pa Latviju un Lietuvu nereizi nepazuda pārliecība, ka šis ceļvedis zina, ko dara un zina, kur un kā mūs ir jāizved. Taču pārbrauciena pauzēs atklājām, ka šis viedais aparāts prot ne tikai ceļu rādīt, bet ir spējīgs arī atskaņot mūziku un filmas, parādīt bildes mūzikas pavadībā un pat piedāvā virkni ar spēlītēm laika īsināšanai. Taču bez izklaidēm vien te var atrast arī vēl kādus praktiskākus rīkus, piemēram, labu kalkulātoru vai apģērbu mērvienību konvertētāju. Un arī tas vēl nav viss, tomēr vienā raidījuma sižetā pilnīgi visu pastāstīt arī nav iespējams. Galvenais, ko secinājām, lai arī Bekara zīmols Latvijā ir tiešām maz pazīstams, baidīties no tā nav absolūti nekāda iemesla, un šai kompānijai noteikti ir pieredze autovadītājiem vajadzīgās elektronikas ražošanā.